Labvakar, cienījamie hokeja līdzjutēji. Es un mans kolēģis Edgars Lūsiņš atrodamies uz tās vietas, kur šķiet visvairāk emociju valda, proti uz rezervistu soliņā. Abi ar Edgaru esam spēļu laikā un esam priecīgi par to, ka mums ir iesūtīti jautājumi. Vairāki man, vairāk arī Edgaram. Man ir pilna sauja. Pilna sauja ar jautājumiem. Tā kā sāksim droši vien. Es uzdošu jautājumu tev, formās visam vienkārši, un Edgars uzdod jautājumu man atkal atpakaļ, un arī pateiksim, kā tad īsti ir šis jautājums. Tad sāksim, Edgar, ar tevi. Pirmais jautājums ir no Kvēlās pielūdzējas. Pat no Kvēlās pielūdzējas. Kurš šodien bija visaktīvākais uz komandas soli? Man liekas, ka Normons bija visaktīvākais, spriežot pēc tā, kā spēle sākās un kā viņi beidzās. Redzot, kā Čeļi spēlēja, ne tik daudz, ka viņi slikti spēlēja, bet idejā tā spēle bija tāda kairinoša priekš skatītājiem, varbūt ne tik daudz priekš spēlētājiem. Par cik Normons ir vairāk skatītājs nekā spēlētājs, tad es domāju, ka viņš patiešām bija visaktīvākais. Tev ir arī kādi jautājumi? Jā, man ir vairāk, piedāvām. Tā, tava paziņa vai neziņa, bet Austra ir atradusi veidu, kā tevi uzrunāt. Un viņas jautājums ir sekojošs. Vai ir kāda intervija, kur īpaši palikusi atmiņā? Tām intervijām ir tā, ka paliek atmiņā vairāk tās, kuras ir diezgan pozitīvas, kad arī tas cilvēks, kurš ir jāintervē, ir labā noskaņojumā. Tā konkrēti viena par šiem gadiem nav palikusi atmiņā, vairāk paliek tās no šīs sezonas, varbūt tā pēdējā intervija ar Oskaru Bārtu. Viņš ļoti labā noskaņojumā bija, pagūpat pajokot arī uz rezervistu soliem, tā kā parasti ar savējiem tās labākās intervijas arī ir līdz šim bijušas. Labi, braucam tālāk. Nākošais jautājums. Edgar. Ja būtu iespēja starp periodiem pēc saviem ieskatiem un novērojumiem sniegt ieteikumus par spēli, kam tu dotu tos labāk? Vārdsargiem vai tomēr spēlētājiem? To prasa Marika. Es spēlēšu to Terminatoru pozīciju šajā gadījumā, es varētu abiem. Es gan varētu, gan arī gribētu sniegt abiem, jo es zinu, kā tas izskatās no viena skatu punkta. Es zinu, kā tas izskatās no otras skatu punkta. Līdz ar to tur jau ir tā burvība, ka tu esi tā kā atbild par vienu pozīciju, bet tajā pat laikā tu esi ļoti kompetents pretpozīcijā. Ja? Līdz ar to es domāju, ka es varētu un gribētu abiem. Un ko teikt visiem jā, pēc kārtas? Jo, zini kā, tas ir ķeršanas un iemešanas moments, tas tāds filozofisks. Tas ir vairāk, kā man liekas, nevis es zinu. Un vienkārši, kad tu stāv tajos vārtos, tad tu apmēram saproti, kāpēc viņš tev iemet. Tur nav tā, ka viņš tev aizmet ripu garām, un tu pēc uzdomā, kas notika, no kurienes tā ripa lidoja. Bet, ja tu kādam var pateikt priekšā, ko tajā brīdī domā vārdsargs, tad viņam arī, es domāju, ka es varētu diezgan palīdzēt, ja ne atrisināt kādu jautājumu. Tā, tagad ir tava kārta. Krist, kā saka, nežēlistībā. Līva ir rakstījusi tev jautājums Tom. Kā tev labāk patīk komentēt spēli, esot aizkadrā, uz soliņu vai laivā? Nē, te paliek pie aizkadra un soliņu. Ir tā, ka ar to komentēšanu, katrai lietai ir savu plusu un savu mīnus, un pie tās situācijas, kāda man šobrīd, es to nemainītu nebēt ko, jo izbraukuma spēles jebkurā gadījumā komentēju aizkadrā, var sakot līdz komandai ļoti padziļināt, atkal uz soliņa, tā iespēja būt tuvāk komandai, dzirdēt ko vairāk nekā parasti, kontakts ar spēlētājiem, kas ir ļoti svarīgs, vairāk tā inside informācija, kas palīdz arī komentēt tās izbraukuma spēles, tā kā nevarētu teikt, ka viena vai otra lieta patīk labāk, varbūt kādā brīdī viena otra lieta gribētos vairāk darīt, bet tā, ka būtu... Līdz gribēšanai tiksim. Tā kā būtu kaut kas viena vai otra vieta īpašāk, tad es domāju, ne, abas ir vienlīdz svarīgas un abas dod savu labumu. Tas sakarā ar šo, bet jā, Edgar, nākošais. Ritīgi izaicinoši. Šis ir kārtīgi izaicinošs tev un esi atklāts, esi godīgs. Ja? Tātad Renārs prasa, vai Dinamo spēs iekļūt 8. vietā sezonas beigās, proti play-off zonā? Tad 7. vieta jau ir 7. vieta izskatās, ka ir pa tālu. Vai mēs tiksim 8. Tas interesē vairāk. Ja man jāskatās pēc tādas loģikas, tad es teiktu nē. Un ja man jāskatās pēc sporta tādiem principiem un kas notiek sporta pasaulē un kāpēc tas sports ir interesants, tad es teiktu jā. Tā kā, ja Renārs ir optimists, tad mēs esam play-offos, un ja Renāram patīk tas, ka var visu izrēķināt, tad mēs, ja mēs tagad rēķināt, tad mēs neesam play-offos. Bet mēs matemātiski vēl varam tur. Mēs matemātiski ilgi vēl tur varēsim nokļūt, jo spēles mums ir palikuši 10, tātad 30 punkti ir uz galda, un ja mēs tagad sasumējam savējos 50, plus 30, tad mēs varam izrēķināt, ka kaut kur mēs vēl varam ieskrāpēties vai aizķerties. Der?
Jāprasa Renāram. Es domāju, ka tā. Lūk, tas ir tāds, zin kā mēs visu laiku runājam par tiem play-offiem, kā būtu, ja būtu. Neviens neatbildēs. Viens var uzminēt, viens var neuzminēt, bet tā idejā, ka atbildēt. Ja zināt, tas jau būtu pateicis pirms spēles, un tad viena varētu nespēlēt šodien. No tāda viedokļa. Tev var ir kārtējies lielais no Marikas. Nezinu, kuras. Bet vienas, tā tad jautājums. Vai bieži stāvot starp abām komandām un dzirdot, ko runā pretinieks, ir bijusi vēlme pateikt kādu biezāku vārdu? Es to saprotu, ka tu varbūt arī gribētu iesaistīties lamu cīņā. Un mēs varētu papildināt to no savas puses, es gribētu vai pie sevis, vai arī to citiem pateikt, to biezo vārdu. Jo mēs, kā visi esam kaislīgi vērotāji, un mēs pie sevis daudz vairāk brīžiem pie televizora pasakām, nekā mēs to spējam acīs pateikt. Tāpēc gan atbildi viņas jautājumu, un arī papildina ar manējo. Skaidrs. Jautājums tā publiski doties cīņā ar pretinieku komandu pirmām kārtām, es laikam to īsti tehniski nedrīkst darīt. Bet vai gribētos, ir tā, ka ir dažādi tipi komandas, un laiku pa laikam ierodās tādas komandas, kas šausmīgi čīkst. Noraidījums prasa tur vienu, otru epizode, es nezinu, kā savādāk to nosaukt. Vienkārši par čīkstēšanu, gaudošanu, kaut kā tā to varētu nosaukt. Tad gribētos pateikt, čeki savācties. Tas nav balets uz ledus, ja? Tas ir hokejs un tā notiek. Te Rīgā tā spēlē. nevar čīkstēt visu laiku pie katras epizodes. Tā būtu viena lieta, kad gribētos pateikt un kad es droši vien noklusētu. Viena lieta, kas noteikti būtu tā, ka varētu pat arī nenoklusēt. Tad man personīgi nav bijis tāda situācija, zinu, ka iepriekšējā sezonā, kad bija spēle Romskas Avangardu, tad bija diezgan daudz arī nacionāla saukļu no pretinieku komandas puses, Rīgas Dinamo puses. Sīkāk detaļās droši vien nestāstīšu. Es personīgi tajā brīdī nebiju uz soliņu. Tās bija tās situācijas, domāju, tās varētu būt tās situācijas, ka ne tikai gribētos, bet arī varētu kaut ko pateikt pretī, jo tas ir nedaudz jau ārpus spēles laukuma, manuprāt. Tās varētu būt vienīgās tās epizodes un brīži, kad varētu arī nepaklusēt. Bet kaislīgais skatītājs parasti mēs vērojam ar kādu kopā vai ar svešajiem kopā, tad viņš parasti zina, uz kurieni jāskrien, viņš parasti zina, uz kurieni, kur ir jāmat un kur ir piespēja jādod. Vai tu arī esi tas, kurš zina, kur kādā brīdī, vai tu vērtē to, ka tu dari vienu lietu un viņi dara otru lietu, jo mēs arī filmu skatoties brīžiem pārmetam režisoram, kad ne tā ir nospēlēts. Cik tu spēcīgs jūties tajā jomā pats? Ir tā, ka ir viena otra situācija, ka tu redzi labāk, kaut ko vajadzētu darīt, bet pavisam cita lieta ir, ka tu esi laukumā, vai tu to vari redzēt vai nevar redzēt. Jo pēc tam jau viss var apskatīties atkārtojumā, kam jābūt, kā jābūt, vai no malas redzēt, bet tad tu spēj savaldīties. Man vairāk tracina, ja es kādreiz sēžu tribīnēs un apkārt ir kā visi treneri, bet tur jau varbūt savā ziņā tā burvība. Visi nāk un visi var izteikt savu viedokli. Mēģināsim. Man pagaidām izskatās, ka tas ir viss, jo pārējie vai skatījās hokeju, vai negribēja jautāt, vai baidījās. Es domāju, ka mēs godam atbildējām to, ko mums uzticēja. Ar prieku atbildējām, droši sūtiet vēl jautājumus. Noteikti būs vēl dažādi konkursi vēlāk, nākošajās spēlēs. Grandiozāki konkursi, Poličuģies spēlēsim. Sekojiet līdzi Viesats par Baltiku Facebook lapē, Twitter kontam un arī, protams, pašam kanālam. Daudz ko uzzināsiet.